Labrīt, cienījamie skatītāji! Atkal tiekamies ar jums raidījumā Vide, veselība un mēs, kurā informēsim par aktualitātēm medicīnā, kā arī runāsim par jautājumiem, kas saistīti ar tīru vidi un sociālo sfēru. Un man prieks šo sezonu sākt ar jaukiem notikumiem. Rīgas dzemdību namas ir valstī lielākā dzemdību palīdzības un perinatālās aprūpes iestāde. Šeit ik gadu vidēji tiek pieņemtas 7000 dzemdības, kas ir trešā daļa no visām dzemdībām valstī. Tagad mazuļi pasauli ieraudzīs jaunā, ar modernām tehnoloģijām aprīkotā dzemdību centrā. Svinīgā atklāšanas pasākumā bija ieradušās vairākas mūsu valsts un pašvaldības amatpersonas. Kāda bija jūsu motivācija atnākt uz šo atklāšanu? Šeit tomēr ir ieguldījums nākotnē vistiešākā veidā un tik labā veidā izpildīts, ka tas man tiešām tādu tīri cilvēcīgu prieku un sajūtu labi izraisīja, ka mēs domājam par nākotni, jo izmantojot šo te Eiropas naudu tādā veidā, ieguldot tieši nākotnē, kas vēl labāks var būt. Kāds bija mērķis šāda centra izveidei? Mēs esam šodien realizējuši daļu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta sadaļām, jauns dzemdību centrs. Tātad tas nozīmē, ka mums ir jaunas 12 dzemdību palātas, labi iekārtotas, ar labām augstām tehnoloģijām, mājīgas, lai sieviete atnākot dzemdēt, lai viņa justos omulīgi, mājīgi, kā savā vidē. Un viņa šajā dzemdību centrā tiek sagaidīta dzemdībās, viņa piedzemdē tajā pašā telpā, viņa tur ir dažādi aprīkota, gan ar tradicionālām dzemdību metodēm, gan ar alternatīvām dzemdību iespējām. Tā kā viss ir radīts tieši pacientam. Jaunajā dzemdību centrā ir 12 pacientu istabas, no kurām 2 istabas ir domāts dzemdībām ūdenī. Protams, šeit vēl ir daudz darba telpu, palīgu telpu, noliktavas, apmācības istaba. Ienākot nodaļā, jūs uzreiz nokļūstat dzemdību centra sirdī, tas ir vecmāšu un ārstu darba postenī. No šī posteņa var ļoti labi uzraudzīt, vadīt centra darbu. Šeit pienāk signāli no pacientu istabiņām, ja ir vajadzīgs steidzama mediķa klātbūtne vai kolēģa palīdzība. Šeit datoros mēs varam arī sekot veiktajām manipulācijām pacientu istabiņās. Tas ir augļu sirdstoņu pierakstam, sievietes vitālo rādītāju kontrolei. Visi dokumenti tiek aizpildīti elektroniski. Viss, tas darba process ar dokumentiem notiek šajā darba postenī. Jaunās dzemdību palātas ir aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, lai varētu kontrolēt dzemdību gaitu un jaundzimušā mazuļa veselības stāvokli. Liela privilēģija ir arī tā, ka dzemdību centrs atrodas vienā stāvā ar operāciju zālēm un anesteziologu dienestu. Mēs esam iegādājušies mūsu valstī pirmo aparātu, šāda veida stana aparātu, kas ir domāts tādai precīzai augļa sirdsdarbības novērtēšanai. Pašlaik notiek apmācības process un drīz mēs jau sāksim to izmantot. Es domāju, ka mēs esam ļoti apmierināti ar visām tehnoloģijām, kas te mums ir ierīkotas un, protams, tas viss ir mūsu kopdarbs, jā, bet ar darbiņu esam apmierināti. Jaunā dzemdību centra izveide īstenot ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu, bet dzemdību nama renovācija turpinās. Viss projekts izmaksās nedaudz vairāk kā 1 miljons latu, no kura 85% ir Eiropas finansējums, bet 15% sedz Rīgas dome. Dzemdību centrs tagad ir pabeigts, paralēli notiek pakāpeniski kanalizācijas remonti, tāpēc, ka, lai nepārtraukti varētu strādāt dzemdību nams. Un 13. 14. gads konkrēti par dzemdību namu runājot, kas ir ļoti svarīgi fasādes siltināšanai. Ne tikai no vizuāla viedokļa, bet vienkārši tek un pūš cauri. Ieskaitot logu rekonstrukciju vienlaicīgi ar fasādes siltināšanu, tā ir ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un renovācija. Tie ir te galvenie darbi, ko mēs plānojam par nākamajiem 2 gadiem attiecībām tieši par pašvaldības naudu pret dzemdību namu, bet arī dzemdību nams no saviem līdzekļiem remontē palātas, un tur arī ir gan kapitāla sabiedrības finansējums, gan arī pašvaldības. Jaunais mājīgais dzemdību centrs varētu būt jauks iemesls, lai mazuļi Rīgā dzimtu vēl vairāk. Jāsaka, ka
Analizējot dzimstības datus, rīdzinieku kļūst vairāk. Jau pirmajā pusgadā ir piedzimuši par 7% vairāk rīdzinieku, un tie ir 3750 rīdzinieki. Un Rīgas doma atbalsta savus jaundzimušos arī ar jaundzimušo pabalstu. Tie ir 100 lati vienam no vecākiem, kurš deklarējies Rīgā. Un tāpēc jo īpaši prieks par šādu projektu noslēgumu, jo mēs redzam, ka rīdziniekiem būs labi apstākļi, rīdziniekiem nebūs jābaidās, un bērniņi varēs dzimt tiešām augstāko tehnoloģiju un ļoti labos apstākļos, kā tas ir visā pasaulē un Eiropā. Kurorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri dibinātājam un vadītājam Malkiela kungam apaļa jubileja, bet sanatorijas darbībai 45 gadi. Kāds bija aizsākums? Нет ничего неприятнее, чем вспоминать. Nav īpaši patīkami atcerēties tos laikus, kad pirms 50 gadiem ģimenes apstākļu dēļ ierados Latvijā. Šie gadi aizritējuši ļoti ātri, kā 50 dienas. Sākumā strādāju Ķemeru kurortā sanatorijā Latvija par ārstu ordinātoru, tad par galvenā ārsta ārstnieciskās nodaļas vietnieku un vēlāk par galveno ārstu. Tas bija 1962. gads. Toreiz Ķemeru un Siguldas sanatorijas bija iemīļotas un unikālas ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā, un uz Ķemeriem brauc atpūsties cilvēki no visas pasaules. Куда приезжали люди со всего мира. И там я проработал 5 лет. Tur es nostrādāju 5 gadus. Šajā laikā es izveidoju spinālo slimību korpusu 100 gultas vietām, atvēru kardioloģijas korpusu. Tad, kad sāka celt Līvu sanatorijas kastaveida ēkas, kas tagad nevienam nevajadzīgi sagrūst un izķēmoja Jaunķemerus, es sajūtu, ka tās ir beigas un sāku meklēt vietu tuvāk jūrai, un to arī atradu. Atšķirībā no noziedzniekiem Brežņeva un Vosa, kuri būvējot viesnīcu Dzintarkrasts iznīcināja 3000 priežu, es izvēlējos šo purvu, bez kokiem, sanatorijas būvniecībai, un to arī uzbūvēju. Kopš tā laika, kad es nolēmu un toreizējais Jūrmālas mērs nosauca mani par traku, bet pēc tam manai idejai piekrita, ir pagājis tieši 50 gadu. Projektēju un uzcēlu sanatoriju tolaik padomijas gados, diemžēl ne latviešiem, jo visas ceļazīmes paņēma Maskava. Latvieši vien saņēma 3 pirkstu kombināciju, tas ir 3% ceļazīmju. Bet 97% pa lieliem blatiem saņēma izredzētās personas Krievijā. Jā, sanatorija bija ļoti populāra un šur brauca daudz interesantu cilvēku, lai gan liels guvums no tā, ka Jaunķemeri tika uzcelti, Latvijas pamatiedzīvotājiem nebija. Bet sākoties atmodas laikam, viss mainījās. Но с atmodei все это дело перевернулось. Pašreiz sanatorija paredzēta 500 vietām. Šeit ir spēcīga attīstīta diagnostikas un medicīniskā bāze, augsti kvalificēts kolektīvs, izveidota spinālā un kardioloģijas nodaļa. Tas viss ļauj šeit uzņemt arī ļoti smagus pacientus. Malkiela kungam ir iecer izveidot arī atveseļošanās nodaļu grūtniecēm, lai mazuļi dzimtu veseli. Malkiela kunga mūža darbs kurortoloģijas attīstībā ticis augsti novērtēts, nopelniem bagātais ārsts, vairāku padomju ordeņu un 3 zvaigžņu ordeņu kavalieris. Jubilejas reizē par izciliem sasniegumiem medicīnā un Latvijas kurortu izaugsmē Latvijas ārstu biedrība apbalvoja Malkielu kungu ar 2. pakāpes goda zīmi Cilvēka laiks. Malkielim es novēlu ilgi ražēni, varēni strādāt, nezaudēt humoru izjūtu, nezaudēt astprātību, nezaudēt spējas būt labam diriģentam, kurā visi orķestra dalībnieki ir profesionāļi. Es domāju, ka viņam jau pašam daudz vairs nekas nav jādara, viņam tiešām viņa profesionāļu orķestrs visu izpilda. Būdams cienījamos gados, Malkiela kungs audzina sev jauno maiņu, un tā ir viņa vienīgā mazmeita. Viņš gatavo mani no manas 4. klases. Tā. Neko nesakot, neko it kā nedarot, bet no 4. klases, lai ir klāt, lai redz visu, lai redz pacientus, tāpēc laikam tā medicīna arī ir izvēlēta, jo cits ceļš nebija redzams. Kaut kā es tā cenšos savienot mācības ar viņa darbu, kaut ko viņam asistēt, kaut ko darīt. Kā sanāk, tā sanāk. Citreiz viņš ir priecīgs, citreiz viņš tomēr arī dažus skarbākus vārdus var pateikt man, bet māca. Es esmu vienreiz dabūjusi ar roku pa dibenu, kādā agrā bērnībā tur
Bet citādi nē, rakstot cilvēks. Protams, kad rakstot. Savādāk nebūtu tas, kas viņam ir. Lai malkā strādā, pats darās pats, lai daudz gadi priekšā, jo labāk par viņu neizdarīs neviens, arī es, ja pat viņš man mācīs ar visu sirdi un dvēseli. Tas, kas ir viņa, tas ir viņa. Lai ir pacienti, lai ir viņa medicīna. Jo tas ir tas ārsts, kas bez viņas nevar būt. Viņš tā kā tāds mazs vampīrs, bet viņš no tiem pacientiem gūst to pozitīvo enerģiju. Viņš pilnīgi, tā kā brīvā kalpo. Lai darās, lai strādājās. Jaunģemeros ārstējas cilvēki no Latvijas, kā arī no citām valstīm. Veselību šeit var atgūt ik viens. Daudzi brauc vairāk kārt. Lielīs kundze no Vācijas šeit ierodas jau 3. reizi. Очень приветливый, хороший, ответственный персонал. Ļoti viesmīlīgs, atbildīgs personāls un jūtamies šeit brīvi, labi un mājīgi. Katru dienu nozīmētas kādas 5-6 procedūras, tā kā iznāk paskraidīt. Pēc procedūrām jūtams dažreiz gan nogurums, gan citreiz arī vieglums sajūta. Daudz nodarbojamies arī ar fiskultūru. Brīvajā laikā dodamies pastaigās pa Priežu mežu, jūras krastu un peldamies. Mēs jau šeit esam 3. reizi. Es no visas sirds novēlu viņiem palikt tādiem, kādi viņi ir pašlaik, lai nekad nemainītos personāla jaukā attieksme pret mums. Tas mums ļoti patīk un lai pēc iespējas ilgāk šis centrs pastāvētu un attīstītos turpmāk. Protams, novēlu veselību un visu to labāko. Ziniet, ja godīgi, es nevaru saskaitīt, cik reizes esmu. Es braucu šeit katru gadu, cenšos vai no jūnijas, jūlijas vai augusts, jo tie mēneši manām diagnozēm ir tādi pateicīgākie. Te ir ļoti labi speciālisti, un es domāju, ka tas ir Malkiela kunga nopelns, ka viņš izvēlās labākos no labākajiem speciālistiem šī sanatorijā. Un tieši ārstēšanās mana izpratnē šeit ir augstā līmenī. Visa mūsu ģimene tevi ļoti mīl, un mēs novēlam, lai tu vienmēr paliec tāds, kāds esi pašlaik. Laipns, labs un galvenais vesels. Lai tā veselība, ko tu visas savas dzīves laikā šeit, es nedomāju tikai 45 sanatorijas pastāvēšanas gadus, esi dāvājis cilvēkiem, lai šī veselība atgriežas pie tevis. Kā saka mūsu ebreju dzimtenē, dzīvo līdz 120 gadiem. Mēs tevi mīlam. Arī mēs, raidījuma veidotāji un skatītāji, pievienojamies laba vēlējumiem, lai jums spēks, izturība un veiksme arī turpmāk. Lai uzlabotu veselību, nevienmēr uzreiz jāķers pie medikamentiem. To var darīt, lietojot speciālus pārtikas produktus, diētiskos produktus un uztura bagātinātājus. Tagad veikalu plauktos varam atrast daudz un dažādu veidu šādu produkciju, bet jautājums, vai ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte? Bieži tā nav. Jau dažus gadus bijušajā Meža parka vidusskolā darbojas Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts. Šeit tiek veikti zinātniskie pētījumi, izstrādāti un ražoti arvien jauni produkti, izmantojot arī Latvijā audzētas izeivielas. Viens no virzieniem tā ir imunstimulēšana un tad organisma aizsargspēju stiprināšana. Es varu parādīt 3 produktus. Bez šaubām viens no tiem ir viens no labākiem produktiem, kuru sauc kumat. Ne visai latvisks nosaukums, bet pateikšu, kā mēs viņu to. Tas ir kurkuma, mārdadzis, ābols un zaļa tēja. Tad kopā nāca kumat, tas ir patentēts produkts un šī ir marka aizsargāta. Tas ir dzēriens sausā veidā. Tātad šeit var pagatavot dzērienu, ļoti efektīvs produkts arī pie nopietnām slimībām. Tie, ka slimoja vai slimo pie visādiem hroniskiem iekaisuma procesiem. Produkts ļoti efektīvs, viņš ir populārs, un tagad mēs sākam reģistrēt 4 Eiropas Savienības valstīs. Tālāk viena no tām versijām šī produkta ir kumat antivīr, kuru mēs izgudrojam, lai cīnīties ar akūtām vīrusa respiratora slimībām, ieskaitot gripu. Šeit ir 4 paciņas un 2 dienu laikā, ticiet man,
var diezgan nopietni palīdzēt sev, ja ir kaut kāda augstēšanas simptoma, tikai sākas, jāsaka, dzert to produktu, viņš ļoti garšīgs, jāpagatavo karstu dzērienu. Ideāli, ja kombinēt šo produktu ar tādu neparastu produktu, jūs redziet ar nosaukumu saulīte, tas ir drogu produkts. Mēs izmantojam ķīniešu tehnoloģiju. Pirms 2 gadiem arī mēs ar kolēģiem pavadījām kādu laiku Ķīnā. Apguvām šo metodi. Šeit izskatās tā, ka šeit ir vienkārši tādas bumbiņas vai bolusi. Viņi garšīgs. Tad jāpēt vienu tādu bumbiņu, jāiedzer karstu tēju, vienkārši karstu ūdeni, un pēc pusstundas mēs sākam just kādu efektu. Un efekts krietni stiprāks nekā mēs tad pašas drogas, tā kā kumelītes, piparmētru, C vitamīnu, A vitamīnu, beta-glikānu no miežiem un medus vienkārši gatavotu tēju. Produkts ir neparasts, ļoti efektīvs. Un tātad, ja iet runa, piemēram, par augstēšanas vai par gripu, ideāli kombinēt šo produktu. Viņš domā, tā saucamā simptomātiskais ārstēšanai. Mazināt temperatūru, vai veicināt svīšanu, tad izvadīt visāda veida toksinus un kopā ar šo. Tāda būtu ideāla kombinācija gripas gadījumos, ja vienkārši augstēšanas. Par Fitobalta ražotajiem produktiem varat interesēties visās Latvijas aptiekās. Tos arī varat iegādāties veikaliņā Rīgas Centrāla tirgus Sakņu paviljonā. Marta mēnesī 20% atlaide visiem produktiem. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Vecāki tiek laipni aicināti pieteikt bērnus visās klašu grupās šim mācību gadam.